jāsmērē vienmēr ir uz tiem kauliņi. Kā jau ierasts pirms katra koncerta, dejotāji satraukti iemēģina soļus un steidz sakārtot tērpus un frizūras. Tomēr šis nav parasts koncerts Skrundas kultūras namā. Šī diena ir īpaša, jo tiek svinēta Levitas Paulauskas modes deju studijas 5 gadu jubileja. Tie ir ne tikai svētki pašām dalībniecēm, bet arī skatītājiem, kuri tiek ierauti īstā modes virpulī. Pasākumu vada 2 dāmas, kuru mērķis ir nokļūt Skrundas modes skatē. Prieks tevi redzēt arī no modes dāmas jau visreālāk var satikt tikai Milānā vai Parīzē. Modes deju studiju pirms 5 gadiem izveidoja toreiz Latvijas kultūras koledžas 1. kursa studente, skrundaniece Levita Paulauska. Sākumā katrā vecuma grupā bijis neliels dejotāju skaits, tomēr ar katru gadu modes dejotāju pulks pieaudzis. Jaunākās grupas bērni modes dejas apgūst no 5 gadu vecuma. Levita atzīst, ka ar bērniem viņai ļoti patīk strādāt. Viņi mani iepriecina bieži vien ar konfektēm, ar labiem vārdiem, samīļo mani, lai es nedusmotos. Esmu stingri skolotāji. Viņi to zina, ka es ir visu laiku uz priekšu, bet šodien esmu lepni par saviem dejotāju mālači. Savukārt vidējās grupas meitenes priecājas, ka pateicoties Levitai, viņām ir iespēja apgūt jauniešu vidū iecienītās modes dejas. Tautiskās dejas kaut kā tā, nepievērk tā uzmanību. Es uzreiz, kad Rudbāžos bija izlikts afišs, kad būs tās modes dejas, es uzreiz mammai teicu, oši, tas ir, ko es gribu. Man patīk tieši, ka tur ir tās visas sasās kustības un tā. Es turpināšu modes dejas līdz tam laikam, kamēr vēl Levita viņas mācīs. Savu prieku dejā rod arī vecākās studiju grupas Esence dalībnieces. Ja sākumā modīgos deju soļus apguva tikai 4, tad 5 gadu laikā šis skaits ir 3-kāršojies. Svetlana Rudzīte modes dejas apgūst no 1. dienas, un jubilejas reizē bija uzņēmusies pasākuma režiju. Tā ideja par to, ka vajadzētu modes skati, bija apmēram 4 gadus atpakaļ. Un to, ka es ļoti gribētu iesaistīt jauniešus, jo, man liekas, pateicīgāka auditorija par jauniešiem vispār neatrast. Iznāca, man liekas, kolosāli radoša komanda. Īpašo modes skates sajūtu radīja Skrundas un Kuldīgas frizieru salona meitenes, kuras uz vietas gatavoja frizūras, grima mākslinieku paraugu demonstrējumi, kā arī jaunās mākslinieces Endijas Vītols alternatīvo tērpu skate un vietējā uzņēmuma Sijārfas modes demonstrējumi. Ar to pārsteigumu nebeidzās, jo koncertā uzstājās arī modes deju studijas draugu kolektīvi no Kuldīgas un Krāšņas vēderdejotāju priekšnesums. Man ļoti patika šis koncerts. Īpaši bija tas, ka uz skatuves saplūda vienā dejā, kad bija mammas un bija meitas, un man patika koncertā dažādība, modes šovs, kas vēl tur bija, frizieru šovs, interesanti. Ļoti patika, ļoti priecājos, ka jaunatne piedalās un ka dejo un ka viss notiek Skrundas kultūras namā. Jaunība prieks, man jau patika no tā laika, kad Levita vēl pati skolā mūs mācījās, un jau tur skolnieci būdam viņa mazākajiem mācīja. Un tie tagad jau paaugušies un pie viņas atkal dejo. 5 gadu jubilejas koncerts reizē ar ziediem un pateicības vārdiem ir izskanējis. Uzaicinājumi iepriecināt arī citus skatītājus ar savu deju prieku netrūkst, tāpēc jāsteidz apgūt jaunu deju soļu. Aivita Emerberga, Olavs Perševics, Skrundas televīzija.